Veidojoties novadiem, Meitrienes pagasta iedzīvotājiem solīja saglabāt vietējās kultūras dzīves tradīcijas un pašdarbības kolektīvus. To, vai vietā, kur jau pagājušā gadsimta sākumā ļaudis spēlējuši teātrus un dziedājuši koros, pašdarbnieku rosība turpināsies, rādīs nākamā gada novada budžeta prioritātes. Taču jau šobrīd Latvijas laukos kļuvis par vienu mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras objektu vairāk. Pēc rekonstrukcijas durvis vēris Madonas novada Meitrienes tautas nams. Tā ir mūsu tautas nama trešā atzimšana, ar gandarījumu teica Meitrienes pagasta iedzīvotāji. Nams celts 19. gadsimtā kā viena no Odzienas muižas ēkām, jau 20. gadsimta sākumā pielāgota vietējo pašdarbnieku vajadzībām, bet pēc otrā pasaules kara ēka izbūvēta kā kolhoza kultūras nams. 1909. gadā šeit koncertēja kopā Saikavas, Meitrienes un Ļaudonas kori, un ieradās tādi latviešu muzikas dižgari kā Jāzeps Vītols un Alfreds Kalniņš. Kad administratīvi teritoriālās reformas gaitā valsts pašvaldībām piešķīra apvienošanās mērķu dotācijas, Meitrienes iedzīvotāji nolēma, ka šim nolūkam paredzētos 200 000 latu pagastam jāiegulda tautas nama rekonstrukcijā. Rezultātā iegūtas mājīgas, labiekārtotas telpas, izveidota mūsdienīga autonoma apkures sistēma. Ideja neradās šaurā lokā. 2007. gada 5. novembrī bija iedzīvotāju sapulce, kurā tieši sprieda, kā šo dotāciju izmantot. Un viens no galvenajiem virzieniem, vēlmēm, ko izteica iedzīvotāji, bija tautas nama remonts, jo tas bija 50 gados fiziski nolietojies. Un vēlāk pieņēma lēmumu pagasta padome. Tieši tādu pašu, kā bija izteikuši iedzīvotāji, apstiprināja šo vēlmi ar pagasta padomes lēmumu. Tagad var atnākt uz pasākumu, noģērbties un parādīt savas jaunās štātes, kas ir iegādāts, jo līdz šim tiešām vajadzēja burtiski sēdēt mēteļos, ja tā bija ļoti augsti. Meitrienieši ir apņēmības pilni saglabāt pašdarbības kolektīvus arī nākamgad, taču šaubas māc, vai jaunajā novada budžetā finansējums pagastu kolektīviem atradīsies. Jau tagad kolektīvu vadītāji pārsvarā strādā entuziasma vadīti. Tagad mēs vēl dzīvojam ar to budžetiņu, kas mums bija, teiksim, vēl tajos laikos sastādīts, bet ar 1. janvāri mums paliek nulles budžets, un tad, ko novads izlem, viņi domā saglabāt, jebkurā gadījumā saglabāt tos kolektīvus, kas jau pastāv, kas ir tā mūsu vērtība. Cilvēki strādā, varbūt arī līdz šim viņi strādāja ļoti daudz uz teiksim, tāda entuziasma paša, ja, jo tā samaksa arī līdz šim bija tāda, varētu teikt, diezgan niecīga, priekš tā darba, ko iegulda. Bet es domāju, ka cilvēki arī strādās arī par to, ar tādu cerību, ka nāks atkal labie laiki, un tad jau mēs varēsim atkal pastāvēt. Atliek vien novēlēt, lai rekonstruētais Meitrienes tautas nams tiktu piepildīts ar pagasta ļaužu aktivitātēm arī turpmāk. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.